Sveiki visiem! Tātad mēs sākam šodien mūsu webināru par projektu Glow Up. Izstāstīsim šo konceptuālo pieeju. Centīsimies to izdarīt maksimāli ātri, vienkārši un tā, lai jums ir skaidrība par to visu. Droši arī varat uzdot jautājumus uzreiz šeit čatā, kas ir klātienē, ja kas ir online šobrīd pievienojušies, ja kaut kas nav skaidrs. Tā kā sāksim mēs ar kosmetoloģijas redzējumu par to, kā, teiksim, kā ir tad, kad cilvēks attīrās, ja, un kā varbūt ir strādāt tad, kad cilvēks tikai un vienīgi iet un risina kosmetoloģiski no ārpuses šīs sejas problēmas un tā tālāk. Tad aicināšu Beatrisu Kalniņu. Sveiki visiem, sveikas meitenes, prieks jūs visas redzēt, un īstenībā es jūs apsveicu. Es jūs reāli apsveicu ar to, ka jūs esat šajā projektā, jo tie cilvēki, kas sāk beidzot no pareizā gala, tie agri vai vēlu saprot, ka tas bija īstenībā labākais, ko viņi varēja savā labā izdarīt, ja? Jo ilgus gadus strādājot kā kosmetologam kabinetā, kā vairāku zīmolu pazinējam un teiksim tā, tirgotājam, arī kā vaksācijas trenerim, es teikšu tā, ka tas, ko es redzēju kabinetā, nebūtu neliecināja par veselību. Ja? Un lai cik es gribētu ļoti kvalitatīvu produktu iedot uz vietas kabinetā cilvēkam, mēnesis tas nestrādā. Es sapratu, ka tad man trūkst viens puzles gabaliņš, un man trūkst tieši tas, ko cilvēks var izdarīt pats, bet viņš par to neko nezina. Ja? Un tad ir tā, ka es meklēju dažādus ceļus, meklēju dažādas iespējas un variants, kas tas ir, kā tas ir. Jo es biju mēģinājusi arī pati attīrīties citādos veidos, bet man vienalga bija sajūta, ka kaut kas pietrūkst. Ja? Un tad garantēt cilvēkam, kuram, piemēram, ienākot kabinetā, es redzu, ir hormonālas problēmas, jo, piemēram, jaunai meitenei uz krūtīm aug apmetojums, ja? Estrogēna pārsvars, ja? Vai, piemēram, es atvainojos, smaka no kājām nāk, ja? Vai no padusēm, ja? Vai elpa nav forša, ja? Tās ir lietas, par ko mēs tā kā esam izvairījušies parasti runāt, ja? Bet tas ir tas, tie signāli, kas pirmie liecina, ka nav ok. Ja? Ka es redzu, ka cilvēkam ir problēmas ar matiem, ka viņam ir daudz dažādu veselības problēmu, un viņš tā kā nāk savā ziņā psiholoģiski arī uz to kabinetu, pēc tādas labas sajūtas. Jā, tas ir forši, bet tas nekādīgi nav pirmais, kas mums ir jādara. Ar to tu vari turpināt, un es tiešām iesaku foršas masāžas, foršas procedūras, bet tikai tad, kad tas darbs būs izdarīts iekšēji. Un tad es sāku pētīt tos variantus, ko tad es varu darīt, un es sapratu, ka es cilvēkiem tādā veidā vairs palīdzēt nevaru. Es nejauši atradu tagad kolēģi Ingu Žentiņu, kuras noskatījos par attīrīšanos lekciju. Un neticēsiet, tā bija lekcija, kas man mainīja dzīvi pirms un pēc. Es tiešām varu to teikt, ka tas tā ir. Jo tās problēmas man likās, ka es vispār esmu diezgan veselīgs cilvēks, jo es sportoju, likās pareizi ēdu maksimāli, ja, pēc savas tā brīža saprašanas. Bet visi tie kosmētiskie līdzekļi, kad es tiešām iedziļinājos, kādas tur ir smagā, kāda tur ir smagā artilērija iekšā, mani vienkārši šokēja. Ja? Visi tie ftalāti, parabēni, silikoni, minerāli, eļļas, svins, dzīvesudrabs, un tas, ko tas izraisa ilgtermiņā, jo cilvēks jau domā, ka viņš lieto to labāko, ja? Speciāli, jo viņš sev slikti nedarīs. Bet redz, kā ir tā nezināšana un tā nerunāšana par to beigās mums izvēršās tādā milzīgā tādā veselības kamolā, kur viena tā problēma tā kā parauj nākamo problēmu līdzi, un pēc tam atkal un vēl un vēl. Un mēs jūtamies aizvien sliktāk, un izēta nav. Un tad es nonācu pie šīs veselības koncepcijas, kur principā
man tas atvēra tādu milzīgu ceļu un atvieglojumu par to, ka ir varianti. Nu, bet ir varianti. Un tas, protams, prasīja ilgu laiku, jo strādājot ikdienā ar smaržām, ja, ar tiešām, kur ir ķīmiskie savienojumi milzīgi, ar kosmētiku. Es pat ieteiktu pameklēt un noskatīties filmu. Man liekas, ka viņa saucās Toksiskais skaistums 2019. gada. Lai cilvēki vispār saprastu, ko viņi krāmē uz sevis, un ka tas, ko viņi krāmē, nav jau tā, ka āda mūs tikai aizsargā, bet āda jau arī uzsūc, ja? Un līdz ar to es sapratu, ka ir vajadzīgs ilgāks laiks, piemēram, manā gadījumā, ka man nelīdzēja pat ar pirmo attīrīšanās reizi, bet man viņas vajadzēja vairākas, ja? Jo tas uzkrājums toksiskais, ko mēs neredzam, ir tik milzīgs, ja? Tev pat nav jālieto alkohols gadiem, bet viņš ir tik milzīgs, ka tu vienkārši saproti, ka tev ir šausmīgs asinsspiediens, ka tev ir hormonāls pilnīgs disbalans, ja? Ka tev krīt ārā mati, tev parādās piena sēnīte, tev ir herpes, tev ir sirds aritmija, un tu saproti, jēziņ, bet tev ir tikai 50. Tev liekas, ka tu esi it kā vesels, un tu dari sev to labāko, un pie tam tu esi profesionāls, ja? Beigās sanāk tā, ka tu esi tik pilns, ka tev vienkārši vairs nav kur likties. Un tad, mēģinot izejot vairākas reizes, jo ķermenīts īstenībā ir gudrs, viņš pats zinās, cik un ko, kā viņam vajag attīrīties, un ka tas galvenais notiek tā mierīgi, plūstoši, ka tas nav agresīvi. Tas ir ļoti svarīgi, jo mums ir pirmais, kas ir apakšā visam šim, mums ir arī milzīgs stress. Ja? Gan pašiem savējais, gan no ārpuses iegūtais. Mums vienkārši ir jānomierinās, jo attīrīšanās laikā var būt arī sāsinājumi kaut kādos brīžos. Ja? Bet tas, ko man deva attīrīšanās, tas ir fantastiski. Ja? Man sakārtojās asinsspiediens, sakārtojas hormonālā sistēma. Ja? Tas nozīmē, ka man ir normāls, man nav šī te premenopauze vai menopauze, man ir foršas, es teikšu, mēnešreiz beidzot pēc 3-4 gadiem, ja, ko es saprotu, ka man viņas nebija kontrolējums, līdz pat 2 nedēļām viņas varēja vilkties, un ārprātā daudz, ja. Tad, kas man vēl, pats lielākais sasniegums, kad, ja man pārgāja migrēna pēc 40 gadiem, tā bija man lielākā uzvara. Jo migrēna, tas ir kaut kas tāds, ko tu pat nevari izstāstīt to sajūtu. Nu, tu neesi dzīvotājs, tu vienkārši esi mīris 3 dienas, ja? Nu, manā gadījumā. Un tur nevar būt runa vairs par normālu atmiņu, tur nevar būt normālā uztvere vairāk. Tu jau esi tāds, es atvainojos, dārzenis. Ja? Nu, lūk, un tieši tamdēļ aizejot projām no tās kosmetoloģijas, bet saprotot to, ka man ir vispirms jāsāk ar sevi, ar to iekšējo tīrību un sakārtotību. Tā sajūta, ka tu sakārtojies, viņa ir reāla. Viņa reāli ir jūtama. Cik ilgi tev pagāja laiciņš, kamēr tu tika līdz šiem rezultātiem? Vispār pirmie uzlabojumi man bija pēc 2 mēnešiem. Un tās pirmās sajūtas, ka man noņēmās tā migrēna, bija apmēram pēc 2 nedēļām. Es teicu, ko? Kā tas ir iespējams? Nu, tā, ka tu pieķeri tādas niansītes, ja? Bet, zin kā, mēs bieži vien koncentrējamies, mēs gribam, lai mums pāriet tas, lai mums vairs nav šis. Bet īstenībā tās mazās lietas bieži vien mēs pat neievērojam, ja, kas mums pāriet. Un tad es ieteiktu tā, ka būtu jauki, ka mēs pierakstam visu, kas mums traucē, no sākuma paši priekš sevis, ja, uztaisam foto, un pēc laika pavērojam, šitas mums vairs nav, tas mums vairs nav, tas ir sakārtojies, ja, jo man, piemēram, bija ļoti krakšķēja ceļi un potītes, ārprātā, vienkārši tā kā omītei. Man meitenes nav vairs nekā. Man nav nekā. Un runājot par kolagēnu un vispār par vitamīniem, es piekrītu, ka mēs nevaram dzert visu pēc kārtas, jo haotisms un kaut kādas tādas pašizdomātas receptes tomēr atstājam tad, kad mēs būsim izmācījušies un sapratuši kaut ko vairāk. Ja? Vispirms izdaram kārtīgi, pareizi, sistemātiski, lai mums organisms tiešām spēj sakārtoties, normalizē visu un sakārto tā kā vajag. Un tad jau mums, kad būs jau ķermenīts iztīrīts, mēs liekam iekšā vitamīnus, un tad mēs liekam iekšā
kolagēnu, meitenes. Tas ir mūsu pamats, tas ir mūsu būvmateriāls. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir mūsu proteīns, tā ir bāze. Jo mēs ikdienā, mums liekas, ka mums ir pietiekami tur šķiedrvielas, proteīns un visi vitamīni. Nē, tā nav. Tā nav. Mums ir ļoti daudz ogļhidrātu, mums ir ļoti daudz nesabalansēta. Ja mēs tos pārtiks produktus, teiksim, piemērotu, nevis piemērot, es nevaru atrast vārdu. Ja mēs viņus savienotu pareizā devā un secībā kopā ar šo te attīrīšanās sistēmu, rezultāts būtu brīnišķīgs. Ja? Jo kolagēns, piemēram, arī kas tur ir iekšā? Tur ir aminoskābes, ja? Tur ir glicīns, lizīns, prolīns, un tie visi ir tie, kas mums ir atrodami arī ēdienos, ja? Bet tas ir tas, kas mums ir jāsakārto. Mēs varam sakārtot pēc attīrīšanās, aiztaisot ciet deficītus, un mēs varam sevi sabarot šeit un šeit, visas locītavas, pat zārnas, ja kas ir zarnām pat ļoti svarīgi liekas. Un ko tas kolagēns dara? Tā tāda modes lieta. Nē, tā nav. Tā nav modes lieta. Es tiešām iesaku iedziļināties un griezties pie saviem konsultātiem un noskaidrot dziļāk, kas tas īsti ir, kā tas strādā un vai tev to vajag. Un man liekas, ka meitenēm ir pietiekoši daudz informācijas un zināšanu. Tā kā, jā, kaut kā tā. Jā, mēs arī šīs dienas webināra laikā arī tas mērķis ir tiešām iedot to, ka daram visu lūdzu pareizi, tā lai mēs tiekam pie laba rezultāta, pie tā, ko mēs jau zinām, ka nevajag miksēt visu kopā vai to, ko tu teici, vai ne, ka tā kā ejam pēc tā plāniņa. Un tad mums te ir pāris jautājumi. Sākšu ar komplimentu no Vinetas. Beatrice, tu burvīgi izskaties savos pirms. Paldies! Mums ir piekrist, jā, ļoti fantastiski. Paldies! Kā uzlabojās tava veselība, tu jau mums uz šo atbildēji. Un tad pie reizes arī vai problēmas ar stresu un depresiju var risināt, protams. Principā. Jā, meitenes, jā, neticami, bet tas pats kolagēns arī atbild par stresa līmeni. Bet kas ir interesanti? Tad, kad jūs sākat lietot šo te attīrīšanās programmu, tur jau attīrās, mēs nerunājam par kaut kādu tikai konkrētu orgānu, ja? Tur attīrās visas sistēmas. Viss attīrās. Un tu sāc jau pat, tev attīrās galva, tu beidzot sāc dzirdēt, redzēt, tu sāc saprast lietas, tu sāc atcerēties. Jo man bija tā, ka man pat atmiņa pazūd. Kaut gan es esmu tas cilvēks, kas ļoti strādā un darbojas ar sevi. Man taču sakārtojās tas. Un tā depresīvā, tas arī ir jāsaprot, ka galva mums ir saistīta ar zarnām. Ja? Tātad, ja mums ir zarnu trakts piesārņots, tas ir numur viens, tas ir zvans uz augšu, jo tāpat arī gremošanas sistēmā un kuņģī mums ir klejojošais nervs, kas visu laiku mums dod informāciju, ja? Un kas momentā mums pasaka, halo, man ir slikti, tu man nedzirdi, labi ir, tad man būs depresija, man būs nogurums, man būs, nav varianti, jo viņam tie resursi ķermenim ir tā kā, viņam cik viņi ir, tik ir, un viņam, lai viņš vienkārši nenomirtu, viņš sāk tā kā tevi palēlināt, ja? Un tevi nomierināt, lai tu vienkārši neaizēji pie Pētera. Jā, tieši tā. Tā, paldies tev, Beatrice. Mēs skriesim tālāk. Paldies jums. Indrai Šmitai. Veiksmi. Es ir arī projekta veselības trenere, nutricioloģe. Tā, Indriņa, gaidām tevi. Jā, es jau te esmu. Sveicināti visas skaistās dāmas. Es saprotu, ka kungi mums diez vai šajā projektā nāks, bet ko var zināt? Jā. Es sākšu arī ar savu stāstu. Es esmu Indra Šmite, man ir 56 gadi. Un pirms 8 gadiem, kad es jūtu, kad man jātīra organisms, es meklēju šo informāciju, un tā es arī nonācu Koraļu klubā. Un, ja mēs runājam par tādu skaistumu, lai gan, man liekas, skaistums pat ir cilvēkam arī tad, ja viņš labi jūtās. Un, ja viņam ir galvas sāpes, ja viņam sāp locītavas vai vēl kaut kas, manuprāt, viņš nevar būt tāds pilnīgi skaists, jo viņš šīs problēmas kaut kādas nomāca. Un, jā, man bija arī uz ādas, uz vaigiem tādi pleķi brūni parādījās. It sevišķi vasarā, un tad man likās, ka tas ir kaut kas tāds, ko var ar kādu kosmētisku procedūru varbūt novērst, vai tur ar skābēm balināt vai kā.
bet izrādās, jā, ka tā bija mana nomocītā akna, jo tajā laikā man arī ļoti sāpēja bieži galva, un es dzēru, man nelīdzēja vairs tur ibumetīns un tādas vieglās zālītes, es dzēru nimesilu, kas, diemžēl, ļoti atstāja iespaidu uz manu aknu, un te arī parādījās jau šie pirmie simptomi, kad parādījās šie tā kā vecuma pleķi, ja, tādi pigmentācijas pleķi, kas man ļoti nepatika, bet, es īsti nezināju, kā ar viņiem tikt galā. Par laimi es neko nebalināju neko, bet tad, kad es nonācu pie organisma attīrīšanas, es ar to tiku galā, un tagad man ir tīra āda un laba āda manos 56 gados, un es patiešām esmu priecīga, kad es esmu visu tīrījusi no iekšas ārā, lai saņemtu šo te labo rezultātu. Jā, man bija arī slaids, es varu uzlikt, kur var redzēt, kā tas izskatījās. Jā, aptuveni šādi, jā, man bija gan uz virslūpas tāda ūsa brūna, ko nevarēja ne ar ko notušēt, gan uz vaigiem tādi pigmenti. Tā kā, jā, attīrot organismu, mēs varam atbrīvoties arī no šādām lietām. Bet vienkārši, man liekas, burvīgi mums Beatrice jau izstāstīja visu, kā speciālists jau no sava skatu punkta, bet tomēr mēs aiziesim mazlietiņ arī pie tādas teorētiskās puses, kāpēc mums ir jātīra un kāpēc mums vispār jāsāk ar to ceļu, kādu mēs šeit sākam. Tā kā, jā, mēs runāsim par veselības koncepciju, un tā arī balstās uz ideju, ka labsajūtas pamats ir šūnu līmeņa līdzsvars, organisma spēja pašam sevi atjaunot, ja tam netraucē un dod pareizos resursus. Mūsu organisms ir tik gudrs, kad viņš spēj pats visu darīt, pats atjaunoties, viņam tikai iespējams brīžiem ir jāpalīdz. Jā, cilvēki saka, nav nekas jātīra, mums ir detoksikācijas orgāni, kas paši ar visu var tikt galā, bet, diemžēl, tad, kad mēs jau esam savu organismu ļoti nomocījuši, tad šie orgāni ir jau ļoti noguruši. Un tāpēc ir jādod šis atbalsts, ko mēs arī daram un dodam ar dabas vielām, un šis process patiešām ļoti veiksmīgi un tā līdzsvaroti viss izdodās, un patiešām mēs saņemam arī šos labos rezultātus. Un tā veselība sākas no šūnām, jo organisms, kā mēs zinām, sastāv mums no orgānu sistēmām. Orgānu sistēmas sastāv no orgāniem, un tālāk jau orgāni no audiem, un audi sastāv no šūnām. No šīm te mazajām šūniņām, kas mūsos ir iekšā nes cik miljardi, un kas nepārtraukti, kamēr vien mēs dzīvojam, nepārtraukti mums no jauna piedzimst, un nepārtraukti simtiem mums mirst visu laiku, viņas mainās šīs šūnas. Un jāsaprot tas, ka šūnai, ja mēs iedosim to, ko viņai vajag, tad arī viņa spēs atjaunoties daudz labākā stāvoklī, nekā viņa varbūt ir bijusi pirms tam. Un tāpēc arī mēs strādājam tieši ar visu iespējamo, lai līdz šūnai mēs aiznestu visu to, kas viņai ir vajadzīgs. Un to mēs, protams, izdaram ar ūdens palīdzību, bet par to jau mazlietiņ vēlāk. Brīnišķīgākais ir tas, kad mēs praktiski gada laikā varam palīdzēt savam ķermenim kļūt pilnīgi citam, nomainīties un justies daudz labāk. Un, godīgi sakot, es arī varu teikt, ka es jūtos tagad daudz labāk, nekā es jūtos 8 gadus atpakaļ, kad es arī tāpat kaut ko fiziski darīju. Nebija tā, ka es tikai gulēju vai strādāju, ja? Bet es nejūtos tik labi, kā es jūtos tagad, kad es savām šūnām iedodu ikdienā visu to nepieciešamo, jo mēs redzam, kad mums atjaunojas gan kaulu šūnas, gan akna mums var atjaunoties pat 6 nedēļās, ja nav pilnībā jau bojāts aknu šūnas, ja, bet arī akna mums atjaunojas, ir tikai 2% no aknas palikuši. Kuņģis mums atjaunojas 5 dienās, tad kāpēc mums ir miljons ar ārstiem un gastroenterologiem un dažādiem ārstiem, un ir tik milzīgi daudz cilvēku, kuriem ir gramošanas sistēma problēmas, ja kuņģis atjaunojas 5 dienās. Tikai ir jāzina, kas viņam ir jādod, nevis ar ķīmiju, bet ar dabas vielām.
Tāpat tās arī plaušas mums atjaunojas un āda vienā mēnesī, protams, atkarībā no tā jau, cik mēs daudz esam darījuši pāri tai ādai, ja, tam visam savam organismam, jo arī mani pleķi nepazuda pāris mēnešu laikā, ja tur bija ilgāks laiks vajadzīgs. Jāsaprot, cik ilgi mēs esam sevī kaut ko likuši iekšā, nu būs laiks, kamēr mēs to visu varēsim pamazām, kā tādu sīpoliņu, pa čauliņai nolobīt un attīrīt savu organismu, jo, kā arī Beatrice minēja, ja, kad attīrīšanās ir jāveic iespējams kādam pat vairākas reizes, ja, kad ir cilvēki, kas saka, nekas nav jāattīra, viss ir kārtībā, bet es nezinu, mūsu laikos tādu cilvēku, kurš pilnīgi var 100% pateikt, man viss ir perfekti, man neko nevajag, ja. Tāpēc mums ir šis atbalsts jādod savam organismam. Un ļoti svarīgi mums ir ievērot šo te skābu sārmu līdzsvaru, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu vispār dzīvot, lai varētu noritēt vispār procesu mūsu organismā, jo, ja mēs paskatāmies augšējā tabulā, kur redzam ir šie te ēdieni, mums ir jābūt pēc iespējas jāuzņem vairāk sārmainie ēdieni. Bet, diemžēl, pārsvarā tas, ko mēs visu ēdam, dzeram kafiju, ēdam jau apstrādātus produktus, tie visi ir skābu produkti. Nu, nerunājot jau pat par veikalos nopērkamajiem, nezinu, desām vai vēl kaut kādiem nezināmas izcelsmes radījumiem, ko tur var iegādāties un ko cilvēki lieto uzturā, kur ir pievienots dažādas ēvielas un vispārējais, tie visi ir skābi produkti. Bet mums ir organisms jātur sārmains, jo sārmainā vidē ir tikai dzīvība, jo sārmainā vidē var dzīvot, nedzīvo nekādi patogēni, un arī pastīsimies tālāk, cik svarīgi ir tieši runājot par asinīm, ievērot arī šos skābu sārmu līdzsvaru. Jo mums asinīm normālā stāvoklī jābūt sārmainībai 7,43. Ja mums asinīm pH nokrīt jau līdz 7,1, cilvēks ir miris. Tātad saprotiet, cik ir maza šī te robeža, kurā asinis var reaģēt jau un iestājas jau cilvēkam nāve. Un tāpēc ļoti ir jāskatās līdzi gan šim ēdienam, tāpatās noteikti arī ir jādzīvo mierīgā vidē, lai gan mums ir visiem patreiz ir stresi, man liekas, ir visiem, bet stress ļoti skābina organismu, un ja mums organisms ir jau saskābis, tas nozīmē, ka arī mūsu organismā asinis vienmēr paliks sārmainas un šos te sārmainos minerāļus vilks ārā mums no visiem mūsu orgāniem. Tāpēc arī nav jāmēģina, ja mati krīt ārā, mēs viņus mazgājot ar kādu šampūnu, kas mums stiprinās matus, mēs viņus nenostiprināsim. Ja mēs paši savā organismā neradīsim šo sārmaino vidi, nedosim organismā no iekšpuses visu to, kas ir vajadzīgs tam matam, lai viņš varētu būt spēcīgs un augt. Tāpēc runāsim tālāk jau par šo vairāk, kāpēc mums ir vajadzīgs attīrīt organismu un turēt to arī sārmainu. Jā, un svarīgi, protams, ja mēs vēl runājam par asinīm, tad redziet cilvēciņu, kur mēs redzam šo te asins rites tīklojumu, kur ir tik daudz šie mazie asinsvadi, mazie kapilāri. Ja viņus visus salikt vienā tādā garā šņurītē, tad mēs varētu vairākas reizes aptīt zemeslodi. Tas nozīmē, cik mums ir daudz asinsvadi, pa kuriem nepārtraukti mūsu iekšējie orgāni, lai viņi varētu normāli darboties, tiek apgādāti ar asinīm. Un ja šie asinsvadi mums kļūst paši par sevi neelastīgi, ja mums šīs asinis kļūst biezas un nespēja vairs izspraukties cauri šiem mazajiem kapilāriem, kas ir 3 reizes smalkāks nekā mats, tad līdz ar to arī nespēja piegādāt šīs asinis visiem orgāniem,
un arī no tā arī sāk ciest jau orgānu darbība. Tāpatās arī šajos attēlos var redzēt pirmajā attēlā, kur ir asins ideālā stāvoklī. Mēs redzam, ka visi šie te eritrocīti ir atsevišķi tādi smuki atdalīti, un tādi arī spēs iziet cauri pa šo mazo kapilāriņu un nokļūt tur, kur viņam ir jānokļūst. Arī, protams, var būt parazīti asinīs, ja asinis ir jau organisms ir skāps, un tālāk jau mums arī var caur zarnu traktu arī nonākt asinīs dažādi parazīti. Tāpatās arī brīvie radikāļi var bojāt šo te mūsu asinsvadu sistēmu kā tādu, dažādas rauga sēnīšu infekcijas, un ar visu to mūsu organismam ir jācīnās, ja? Un tāpēc mums viņam vienkārši ir jāpalīdz, jāatvieglo šo darbību, jo, ja mums pēdējā attēlā var redzēt arī šos te saskābušas jau asinis, kur ir, ja tās asins ir saskābušas, tad viņas tā kā saliekās kopā tādos vagoniņos, tādos sladžos, kas, ja plūst pa šo asins riti, pa lielo kādu artēriju, tad tālāk mazajā kapilārā tādas iekšā netiek. Un līdz ar to trūkst skābekļa orgāniem un nespēja nodrošināt visu šo darbību, kas mums ir nepieciešama pilnīgai normālai organisma darbībai. Un tad jau mēs nonākam līdz mūsu zivtiņai, ko mēs varam iedomāties, ka tā ir mūsu šūna, kas dzīvo starp šūnas šķidrumā, un viņai ir nepieciešams, protams, arī kvalitatīvs dzīves ūdens, lai viņa varētu normāli dzīvot, peldēt, eksistēt. Ar to mēs arī varam nodot savai šūnai, nodot skābekli ar ūdeni, un, protams, ir zivtiņai arī jānodrošina attīrīšanos, jo netīrā ūdenī, cik ilgi tā zivtiņa varēs peldēt, ja. Kaut kādā mirklī tomēr viņai šis baseins ir jāiztīra. Tad, kad ir iztīrīts baseins, mēs arī, protams, zivtiņu pabarojam, jo zivtiņai ir vajadzīgs tieši tas ēdiens, ko viņa ēd, tieši tāpat kā mūsu šūnām ir arī. Nevis viņa var pārtikt no kāda hamburgera vai kotletes, bet viņai ir nepieciešams tieši tas ēdiens, kas viņai ir nepieciešams. Un arī, protams, mums ir jāizsargā šis akvārijas, lai tur neatnāk kaķis, lai nenokrīt zemē tas akvārijas, lai mūsu šūna varētu labi justies un labi dzīvot. Jo visas šie te nosacījumi kopumā ir tie, kas mums arī var nodrošināt gan skaistumu, gan labu veselību, labu pašsajūtu un vispār prieku dzīvot. Un tālāk, jā, tad es došu vārdu Ludmilai Rozentālai, kas ir nutricioloģe un veselības trenere, un viņa iepazīstinās ar sevi un pastāstīs arī savus rezultātus. Jā, lūdzu, Ludmila. Sveicināti visiem! Esmu Ludmila no Kuldīgas. Man ir 55 gadi, jā, un es arī saskāros ar veselības problēmām, jā. Tās bija ļoti lielā buķetē, jā, par visiem šitiem te gadiņiem, jā. Man bija vēdera izējas traucējumi, jā. Man bija sausa āda, man bija sauso acu sindroms, jā. Man bija ādas pigmentācija uz sejas, jā. Man bija cistīti, man bija augšējo elpu ceļu saslimšanas 3 līdz 4 reizes gadā, jā, un ļoti sāpēja kājas, jā. Tā kā, no visa šā saraksta, jā, pateicoties veselības koncepcijai, ar kuru es iepazinos vairāk kā 7 gadus atpakaļ, jā, praktiski nekas nav palicis, jā. Un kas ir pats primārais, tas ir dzīvs sārmains ūdens, jā. Tad, kad mēs esam padzirdījuši sevi no iekšienes, jā, jo, teiksim, tās pašas, kāpēc mums, Indriņa, lūdzu nākošo slaidiņu, kāpēc mums ikdienu organismam ir nepieciešams dzīvs sārmains ūdens, jā,
viņš, teiksim, regulē gan svaru, gan palīdz sirds asinsvadu veselībai, gan enerģiju iedod, ja, bet tikai dzīvs ūdens. Viņš arī no galvas sāpēm atbrīvo. Veselīga āda tiek iegūta, ja, kad organisms ir padzirdīts no iekšienes. Uzlabojās gremošanas sistēmas darbība, ja, organismu attīrīšanu mēs arī veicam, palīdzot skaloties ārā, ja, un to var izdarīt, protams, ar strukturētu, sārmainu, negatīvi lādētu ūdeni, ja, teiksim, audzē, ja tā jau ir organisma pēdējā 6., 7. piesārņotības pakāpe, ja, un, nu, šeit arī, ja, mēs varam palīdzēt tam cilvēkam, ja, sārmināties, jo 1931. gadā vācu zinātnieks Otto Warburgs, ja, ir atklājis, ja, un viņš bija nominēts Nobeles prēmijas laureāts, ja, kad vēža šūnas sārmainajā vidē neattīstās, ja, un tas jau liecina tikai par to, ja, kad mēs kaut vai ar to pašu dzīvu sārmainu ūdeni, ja, mēs ļoti labi varam sārmināt organismu, ja, lai tās vēža šūnas neattīstīties tālāk. Nu, un sports, ja, viņš arī ļoti daudz paņem resursus, ja, saskābina, it kā jau cilvēki domā, ja viņš sporto, ja, viņš būs veselīgs, bet taisni pretēji, ja, tiek patērēts ļoti liels uzturvielu daudzums, ja, svīstot, un, teiksim, nu, resursi iet mazumā. Nākošo slaidiņu lūdzu. Tā, un kādas tad ir sekas, ja, kad trūkst organismam ūdens? Ja? Rodās liekais svars, sākās vielmaiņas traucējumi, ja? Nu, cilvēkam it kā visu mūžu vajadzētu palikt tādā pašā svarā, ja, kā 18 gadu vecumā, bet ir visur pieņemts, ja, uzskatīt, ja cilvēkam palielinās svars, ka tas ir normāli. Bet ko tas nozīmē patiesībā? Tas nozīmē tikai to, ka organismā uzkrājās kaut kas tāds, kam tur nav jāuzkrājās. Un mēs to varam izdarīt, protams, caur attīrošām programmām. Un kad organisms ir sakrājis tos toksīnus, ja, pirmā, kas cieš no tā ir sirds un asinsvadu sistēma. Ja, toksīni uzkrājās uz asinsvadu sieniņām, ja, asinis kļūst biezas, un kā cilvēks to izjūt? Viņš izjūt to ar paaugstinātu un pazeminātu asinsspiedienu. Pie pazeminātas asinsspiediena, ja, šūnas nesaņem skābekli un barības vielas. Pie paaugstināta, ja, asinis ir biezas, un organismam vienkārši ir jāceļ tas spiediens, lai caur šaurām asins sieniņām, ja, tās asinis varētu, nu, virzīties pa sieniņām, nu, uz priekšu, ja, un tāpēc tiek pacelt. Bet īstenībā to visu mēs varam izdarīt, ja, šķidrināt, ja, ar dzīvu sārmainu ūdeni. Tā, tad par dedzināšanu kuņģī. Tika uzskatīta, ja, kad ir paaugstināta kuņģu skābe, te taisni pretēji, ja, te ir par maz dzerts ūdens. Tad veidojās bieza žults, kā rezultātā veidojās žultsakmeņi. Ja. Šeit mēs arī varam, ja, nu, protams, ar ūdeni vien te būs pamaz, ja, bet pie detoks programmas ir tādas dabas vielas, ja, kas palīdz žultī sašķelties. Sausa āda, sausi mati, trausli nagi, ja, tas arī ir labs rādītājs tam, ja, kad organisms ir dehidratēts, ja, atūdeņots. Jo, teiksim, man pašai bija sausa āda, ja, un
ko es darīju, tad jaunībā es kādus ķermeņa krēmus nelietoju. Ir lētākus, ir dārgākus. Rezultāts bija stunda, divas, un pēc tam atkal ir tā sausā nepatīkamā sajūta, ja, kad tev atkal prasās kaut ko uzziest virsū tai ādai. Kas ir tagad? Tagad tīrs ūdens, ja, pareizie nutrienti, attīrošās programmas, ja, un āda ir vienkārši ekscelenta. Smiltis, nierēs, akmeņi, podagra, ja, tās arī ir sekas tam, ka cilvēks nelieto ūdeni. Ja, man pašai bija smiltis, nierēs, man bija arī nelieli akmentiņi, arī no tiem es esmu tikusi veiksmīgi galā. Depresija, hronisks nogurums. Ar hronisko nogurumu arī bija saskārusies. Ja, tev vienkārši nepietiek jaudas, nepietiek resursa, ja, dzīvot, ja, jo visu mūžu, ja, līdz, teiksim, 7 gadu atpakaļ, ja, man bija pazemināts asinsspiediens. Tā tad bija hipoksija, ja, skābekļu trūkums organismā, galvā, smadzenēs, ja, un tās bija sekas. Tad arī kaula krakšķi, locītavas čīkst, stīvums, ja. Man tieši tāpatās sāpēja kājas. Es meklēju dažādas atbildes, no kā neko neatradu. Analīzes visas ir ideālas, izmeklējumi ir ideāli, ja. Kas pa vainu, ja. Tagad, kad ir sadzirdīts organisms, ja, ne man kājas sāp, ne man kaut kas krakšķi un brakšķi, ja. Tā, vēdera izejas traucējumi, arī tas man bija. Man no bērnības vēders izgāja reizi 3–4 dienās, bet es jutos samērā labi, ja, nebija nekādas problēmas, un neviens man nepajautāja, ja, kā iziet vēders, ja, es uzskatīju, ka tas ir normāli. Un tikai tad, kad es iepazinos ar veselības koncepciju, kad man sāk jautāt, un katrs jautāja, ja, par vēdera izēju, tad es sāku saprast, ja, ka tas laikam tomēr nav kārtībā, kā bija man. Ja. Tagad tiešām tā viss ir normalizējies. Paaugstinātais asinsspiediens, par to jau es pieskāros, ja, kāpēc viņš ir, un išēmija, tas ir pazeminātais asinsspiediens, ja, hipoksija orgānos. Tā, lūdzu, nākošo slaidiņu. Un cilvēka ķermenis veido 70% ūdens, ja, un šeit mēs varam redzēt, ka katrs orgāns, ja, cik daudz procentuāli sastāv no ūdens, un mēs jau nevaram gribēt, ja, ar kaut ko citu, ja, teiksim, padzirdīt, ja, ar tēju, kafiju, tetrapakas sulām, ja, gāzētiem dzērieniem, tas noteikti nestrādās, ja. Izdzerot tos šķidrumus, ja, ko es nosaucu, ja, mēs jau nenomirstam uzreiz, ja. Kā jau cilvēks saka, organisms jau ir gudrs, viņš jau pārstrādās to, jā, viņš pārstrādās, ja, jebkurš orgāns to pārstrādās, bet uz kā rēķina? Uz mūsu nākotnes rēķina, ja, to viņš paņems no mūsu kaulu sistēmas, ja. Tāpēc, par dzīvu sārmainu ūdeni, un tikai par to, ja, es varu runāt, dienām ilgi. Nākošo slēdiņu, lūdzu. Tā, tad ar kādu ūdeni sārmināt, ja, un cik daudz viņu vajag? Tiek aprēķināts, ka uz 1 kilograma svara ir nepieciešams, minimālā deva, ja, 30 mililitri, ja. Tātad, ja cilvēks sver 50 kilogramus reiz 0,3, ir 1,5 litrs dienā, ja. Tātad, viņam ir jābūt bioloģiski tīram, drošam, vāji sārminātam, ja, tas ūdens pH, lai ir no 7 līdz 8 vismaz, ja, augstāks viņš var būt. ORP negatīvi lādēts, ja, viņam ir jābūt no -100 līdz -200 milivoltiem,
Ja, tāds ir mūsu iekšējo šķidrumu, ja, tas ORP. Zemes virsmas spraigums, ja, viegli mineralizēts un strukturizēts. Ja, un, teiksim, mūsu organismam 70 kilogramīgam cilvēkam ir 49 litri šķidruma, kas sastāv 5 litri asins, 2 litri limfa, 14 litri starp šūnu šķidrums un 28 litri šūnas. Ja? Šitam visam ir vajadzīgs ūdens, ja? Lai atjaunotu jaunas rezerves. Nākošais slaidiņš. Tā, un šeit ir parādīta bildīte, ja, par to strukturēto ūdeni. Ja, teiksim, līdz es iepazinos ar veselības koncepciju, ja, es arī dzēru ūdeni. Un, teiksim, šitā pirmā bildīte, kas ir pirms, ja, viņa ļoti skaisti parāda to, ja, kad es dzēru ūdeni, un tūlītās, teiksim, pēc kaut kādām 20 minūtēm man bija jāskrien uz tualeti. Ja, tad šeit skaisti tiek parādīts, ka tā ūdens, ja, netiek līdz šūnai iekšā. Ja, viņa vienkārši noslogo nieres, ja, un mēs pa taisno ejam uz izeju. Tad lūk pēc, ja, ko nozīmē strukturēts ūdens, ja, viņam jau ir seškanti tā struktūriņa, ja, un viņš ieiet šūnā, pievada skābekli, barības vielas un atceļā izskalo uzkrājušos toksīnus. Ar to ir tā atšķirība, ja, kāpēc ir vajadzīgs strukturēts ūdens. Ja, kāds ir mūsu dzīvais sārmainais ar zemu virsmas spraigumu, ja, ar pH līmeni, ja, no 7 līdz 8, ja, lai viņš būtu. Tālūk, un nākošo slaidiņu. Tā, un šeit ir tas ORP, ja, jūs varat apskatīties, cik daudz elektronus, ja, atņem mums tie gāzētie dzērieni, visādas bulciņas, kūciņas, ja, viņi vienkārši mūsu vidi padara skābu. Ja. Augšējā piramīdas tajā stabiņā, ja, viss ir ar plus zīmīti. Mūsu iekšējais, teiksim, pH stāvoklis siekalām, ja, ir 7,4, ja, pH, tad asinīm 7,45 un limfa ir 7,5. Tā kā, ja mums iekšā ir ar mīnus zīmī, ar to pH tādā cipariņā, diapazonā, ja, tad mēs varam paskatīties paši, ja, kas no šī saraksta, ja, mums iedod elektronus un kas mums viņus atņem. Un mums ir ļoti skaists un vienkārši fantastisks produkts, tas ir H-500, un viņam ir 500, mīnus 500 ir tas ORP, ja, tātad jūs varat redzēt, ja, viņš gala iznākumā mums jau iedod to elektrodu skaiti, ja, mīnus 798, un ar šo produktu mēs varam nolīdzsvarot to, ko mēs, teiksim, esam apēduši, ja, vai izdzēruši, kurš nav tādā ORP, ja, diapazonā, ja, kāds mums ir vajadzīgs, organismam. Ar to es varu savu sadaļu par dzīvu ūdeni pabeigt. Es varbūt mazliet gribu iestarpināt komentāru par šo ORP. Kas tad ir tie elektroni? Tātad, kā jau mamma Ludmila minēja, ja, tātad organisms ir ļoti gudrs, un tajā brīdī, kad mēs dzeram, pieņemsim, kolu, parastu ūdeni, kas ir plusā, tad organisms viņu mēģina pārveidot uz mīnusu, jo tāds ir šie starpšūnu šķidrumi mūsējie. Un tajā brīdī, kad organisms to dara,
viņš patērē milzīgus resursus, lai no tās skolas dabūtu to, ko viņam vajag. Un tāpēc nereti arī ir tā, ka cilvēki saka, ka viņi nedzer neko, viņi tur varbūt dzer kafiju, viņi nevar iedzert ūdeni, viņi tur arī, nu, kad viņiem tā kā, viņi nogurs no tā kā, jo viņi vairāk kaut ko dzer, jo viņi tā kā jūtās vēl mazāk enerģiskāki. Kāpēc? Tāpēc, ka tavs organisms vienkārši patērē fantastiski daudz enerģiju uz to, lai viņš vienkārši dabūtu tiešām dzīvu ūdeni tāds, kāds viņam ir nepieciešams. Jā. Droši Paldies. tālāk. Jā, Iju. Jā, labdien visiem! Mani sauc Aija, un es Koraļu klubā esmu jau 3 gadus, un nokļuvu šeit caur meitas veselības problēmām, jo meklējām izeju no vegetīvās distonijas, no antidepresantu lietošanas, kura jau bija ieilgusi līdz pat 2 gadiem. Un, protams, pielietojot veselības koncepciju, mums izdevās sakārtot šo nervu sistēmu meitai, un paralēli esam arī sakārtojuši daudzas problēmas gan manā, gan vīra veselībā. Un man bija ilgstošs atopiskais dermatīts, bija šī augstumā alerģija, bija sausi apsvērtuši pleķi uz sejas ādas, man bija vairogdziedzera mezgli, arī šie vēdera izejas traucējumi. Tāda diezgan liela buķete jau bija izveidojusies ar dažādām veselības problēmām. Bet nonākot šajā veselības klubā, es sapratu, ka organisma attīrīšana, veselības koncepcija ir tiešām ļoti labs instruments, kā uzturēt profilaktiski savu veselību un arī kā ļoti labs anti-age instruments. Jo līdz Koraļu klubam es biju diezgan biežs kosmetologa kabineta apmeklētājs, bet, kad es izgāju pilnu organismu attīrīšanas kursu, es saņēmu arī komplimentu no manas kosmetoloģijas. Tā kā, sapratu, ka tiešām tas ļoti labi strādā arī uz ādas izskatu un arī uz vispār kopējo pašsajūtu. Un jāsaka, ka iemācīju arī savu kosmetoloģiju arī dzīvot pēc veselības koncepcijas. Tā kā tādu labu darbu esmu izdarījusi. Lūk, un šo nodošu arī tālāk savām meitām, jo šī veselības koncepcija, manuprāt, ir jāzina ikvienam. Ceļški, kad mēs dzīvojam šajā vidē, kad apkārt ir tik daudz šie toksīni, kaitīgie ēdieni, dzērieni, tad bez regulāras organisma attīrīšanas, manuprāt, ir diezgan grūti. Jā, un šodien man ir iedalīta diezgan svarīga tēma tieši par zarnu traktu, kur arī slēpjas īstenībā mūsu atslēga uz labu veselību, uz labu pašsajūtu, uz labu ādas izskatu. Noteikti esat dzirdējuši, ka zarnu trakts ir mūsu otrās smadzenes un trešā nervu sistēma, ka zarnu traktā veidojas gan imunitāte, gan serotonīns, jeb laimes hormons. Tāpēc ļoti, ļoti būtiski ir šo zarnu traktu uzturēt kārtībā, un ja šis mūsu cehs, kur tiek pārstrādātas barības vielas, nestrādā pilnvērtīgi, ja nenotiek pilnvērtīga pārstrāde un atkritumu vielu izvade, tad arī rodas šīs veselības problēmas. Tātad zarnu trakts ir šī gremošanas sistēmas daļa, kas sākas no mutes un beidzas ar zarnām. Un tā uzdevums ir sagremot pārtiku, uzsūkt barības vielas, nodrošināt imunitāti, kā jau minēja, un tieši 70% no imunšūnām atrodas tieši zarnu traktā. Tāpat zarnu trakts ir atbildīgs par toksīnu izvadi un par atkritumvielu izvadi, bet mikrobioms tas ir tas baktēriju kopums, kas atrodas mūsu zarnu traktā. Un noteikti būsiet dzirdējuši par mikrobioma izjaukto līdzsvaru, kas bieži vien rodas tieši pēc antibiotiku lietošanas, kad šīs sliktās baktērijas ņem virsroku pār labajām baktērijām. Un tad arī sākas dažādas diskomforta sajūtas, teiksim, tur uzpūties vēders, sākas rūkšanas, pūšanas procesi, un tātad tiek izjaukta šī zarnu trakta darbība.
Un tātad mikrobioms rūpējas par to, lai pārtika tiktu sašķelta un lai tiktu sintezēti vitamīni. Tas arī regulē imunitāti un pasargā mūs no infekcijām, ietekmē garastāvokli, ja, jo rodas šis serotonīns, jeb laimes hormons tieši zarnu traktā. Un tas ir atbildīgs arī par iekaisuma kontroli un ietekmē mūsu enerģiju un ādas stāvokli. Tā, pāriesim tālāk, jā, un noteikti būsiet dzirdējuši par tādu jēdzienu kā caurlaidīgās sarnu sindroms, jā. Šajā attēlā redzam uzskatāmi, kā tas notiek, ja, teiksim, regulāri neiziet vēders, ja ir šie aizcietējumi, tad šīs šķidrums no fekāliju masām, viņš vienkārši sāk sūkties cauri zarnu sieniņām, un šīs nepārstrādātās ēdienu molekulas, toksīni, glutēns, tas viss nonāk mūsu asinsritē. Un līdz ar to rodas dažādas imūnās saslimšanas, kā, teiksim, atopiskais dermatīts, dažāda veida alerģijas, ēdiena nepanesamības un ļoti traki simptomi uz mūsu organismu. Tātad tas paver vārtus vaļā daudzām nopietnām veselības problēmām. Un, ja šajā zarnu traktā dzīvo arī parazīti, tad viņi dara mehāniskus bojājumus zarnām un rodas šis caurlaidīgais zarnu sindroms. Tāpēc, jā, būtiski ir rūpēties par šo zarnu mikrobioma līdzsvaru, vaktēt savu vēdera izeju, lai nenonāktu līdz šādām autoimūnām saslimšanām. Un pāriesim tālāk. Jā, šajā bildē redzam zarnu trakta dažādas piesārņotības stadijas. Pirmajā bildītē redzam, kā izskatās vesels zarnu trakts. Jā, viņam ir rozīgas sieniņas, redzam šo asinsvadu tīklojumu un neredzam nekāda veida piesārņojumu. Bet lejā uz kreiso pusi jau redzam, ka zarnu traktā ir šīs kandida gļotas. Pa lielam cilvēks drīzāk, kad jūtas samērā normāli un varētu būt, kad viņam ir, pateicoties šai kandida sēnītei, varētu būt, kad ir piena sēnīte vai teiksim, tāds nevainīgs simptoms kā blauksnes. Un šo mēs apkarojam, lietojot kaut kādus pretblauksnu šampūnus vai smērējot vienkārši smērītes lokāli, bet šī cīņa bieži vien ir bez rezultātiem, jo kamēr mēs šo kandidu nedabūsim ārā no sava zarnu trakta, tikmēr mēs arī nevarēsim uzveikt šos veselības problēmu simptomus. Nākamajās bildītēs jau redzam pavisam, kad ir diezgan traka situācija ar zarnu traktu, kad piesārņojums jau ir kļuvis daudz lielāks, ir jau dažāda veida polipi, tas netiek izvadīts šis saturs no zarnām un tāda kā pilnīgi kā melna darva, ja, kad burtiski zarnas aug ciet kā tādas netīras trubas. Un līdz ar to arī diagnozes jau paliek nopietnākas daudz. Teiksim, tie var būt jau kroniski aizcietējumi, podagra vai pat pēdējā organisma piesārņotības stadija, kas var būt pat onkoloģija, teiksim, ja, krūtsvēzis šajā gadījumā sievietei 45 gados. Tāpēc, vēdera izeja, zarnu trakta darbība ir tiešām ļoti, ļoti svarīga. Un pāriesim tālāk, kas tad mūsu zarnu traktā taisa visas šīs nekārtības? Kas ir šie mūsu organisma ienaidnieki? Tie var būt vienšūņi, helminti, sēnes, vīrusi, baktērijas. Tātad viņi noslogo mūsu imunitāti un nervu sistēmu. Tā, pāriesim tālāk. Un tātad par parazītiem. Tie ir mūsu nevēlamie ciemiņi mūsu organismā, kas mūsu organismu uztver kā vislabāko viesnīcu, tur dzīvo,
vairojas, piedzimst, nomirst. Un lielākais mīts, ko mēs parasti domājam par parazītiem, ka tie dzīvo mūsu zarnu traktā. Bet tas ir mīts, ja, jo parazīti var migrēt pa mūsu organismu, tie var dzīvot jebkurā orgānā, jebkurā orgānu sistēmā. Un, ja, teiksim, cilvēki nodot pēču analīzes un viņiem tur neatklāja parazītus vai parazītu oliņas, tad bieži vien viņi domā, ka viņiem nav šie parazīti. Bet tas arī var būt ļoti, ļoti maldinoši, jo tie parazīti var slēpties citās mūsu organisma daļās. Un tātad, kur tad mēs varam investēties ar parazītiem? Nu, īstenībā šī iespējamība pastāv ik uz soļa, ja mēs neievērojam personīgās higienas normas, teiksim, nenomazgājam pienācīgi rokas. Arī sabiedriskās vietās mēs nekad nevaram zināt, kas ir iepriekš turējis attiecīgo priekšmetu vai pieskāries durvju rokturiem, jo visu laiku var būt šī saskarsme un iespēja inficēties ar parazītiem. Un nauda tiek uzskatīta vispār par netīrāko priekšmetu, un tā arī var būt šī netīrā vide. Arī ar nekvalitatīvi apstrādātu pārtiku. It īpaši šeit jāpiemina cūgaļa vai vistas gaļa, ja mēs to nepietiekami termiski apstrādājam, tad arī pastāv risks. Un arī kukaiņi var pārnesāt dažāda veida infekcijas, arī atklātās peldvietās mēs nekad nezinām, kādas kvalitātes ūdens ir konkrētajā vietā. Un ūdens nevārīts, ja, ko mēs paņemam visbiežāk no krāna, ja mēs nezinām, pa kādām trubām šis ūdens ir līdz mums nonācis. Arī mājdzīvnieki ir kā riska moments, jo mēdz arī teikt, parazīti, kas ir mūsu mājdzīvniekam, visdrīzāk arī var būt mums pašiem. Jo tāpēc, kad mēs ejam antiparazitārās programmas, tad vienmēr iesakām uzreiz visai ģimenei vienlaicīgi attīrīties un pie reizes arī palīdzēt saviem mājdzīvniekiem. Arī dārzā mēs nevaram zināt, kas ir augsnē, ja, kaut kāda patogēnā vide tur var būt. Un, teiksim, ja mēs paņemam semeni pa taisno no dobas vai noplūcam ābolu un nemazgātu apēdam, tad atkal šeit pastāv risks. Un ir zināms, ka pastāv vairāk kā 300 dažādi helmintu veidi, un tie visi var parazitēt mūsu cilvēka organismā. Un, kā jau minēju, tie var arī migrēt pa visu mūsu organismu. Tā, ejam tālāk. Un, jā, kādas tad var būt parazītu klātbūtnes pazīmes? Nu, pazīmju ir ļoti daudz, bet šeit esam uzskaitījuši 15 populārākās pazīmes. Un kā pirmie šeit tiek minēti tieši gremošanas traucējumi. Var būt aizcietējumi vai gluži pretēji caureja, var būt pastāvīgs nogurums un vājums, jo mūsos mīt šie parazīti, kas pārtiek no mūsu uzturvielām, no vitamīniem. Ja, un, ja mums ir šis piesārņotais sarnu trakts, tad arī nekādi vitamīni nevar mums uzsūkties. Var būt arī apetītes izmaiņas. Var būt pārmērīga apetīte vai gluži pretēji apetītes zudums, svara svārstības, kad svars nekontrolēti pazūd vai tieši pretēji pieaug. Arī ādas problēmas, teiksim, izsitumi, nieze, egzēma, dermatīts. Varbūt bezmiegs un trauksme, varbūt zobu griešana naktīs, tīpaši maziem bērniem, muskuļu un locītavu sāpes, jo, kā mēs zinām, sēnītēm garšo šis šķidrums, kas atrodas mūsu locītavās, un tad šīs sāpes var radīt tieši šo sēnīšu klātbūtne mūsu locītavās. Tāpat var būt arī biežas galvas sāpes, reiboņi, alerģiskas reakcijas, pastāvīga deguna aizlikšana un lepus, arī tieksme pēc saldumiem, jo tieši sēnītēm ļoti patīk cukurs, milti, un viņas pat var ietekmēt mūsu ēdiena izvēles un pieprasīt vairāk tieši lietot cukuru un miltus, jo viņām ir nepieciešams šis ēdiens, no kā viņām pārtikt un vairoties mūsu organismā.
Un jāsaka, ka bieži vien pēc organisma attīrīšanas arī pazūd vēlme pēc saldumiem, pēc cukura un beidzot bērni sāk prasīt, teiksim, normālu ēdienu, nevis tikai būciņas un konfektes. Tāpat var būt arī dažādi psiholoģiski traucējumi, šī depresija, nervozitāte un vitamīnu minerālu vielu deficīts. Un arī var būt nieze anālajā apvidū, īpaši vakaros un naktīs, kas arī liecina, ka ir nepieciešams steidzami veikt antiparazitāro programmu. Nu, tālūk, tad es nododu tālāk vārdu Kristiānai, kura tad pastāstīs par dabīgiem mūsu līdzekļiem, kā tad veiksmīgi atbrīvoties no šiem patogēniem, no parazītiem, kā tad veikt šo organismu attīrīšanu. Lūdzu, Kristīna. Paldies. Jā, liekam nākamo slaidiņu. Jā, tātad tālāk apskatīsim, kāda tad ir šī metode, ko mēs pielietojam. Nedaudz par mani, tātad mani sauc Kristiāna Rozentāla. Kā es arī nonācu līdz šī, kā izrādās, vienkāršai veselības koncepcijai, tātad īsumā es savos 16, 17 gados jutos tik nogurusi bez enerģijas un ar visām savām hroniskajām saslimšanām, autoimūno saslimšanu un tā tālāk, kad man likās, ka man ir jāmeklē izeja, jo tā kā es jutos, tā ir ļoti agri jaunība, tad es tiešām skatījos uz tiem 40-gadīgiem cilvēkiem un domāju, kā jūs tik tālu izvilkāt, ja? Atkal šodien mēs klausamies, kad Beatrice iesāk mums šo webināru ar man ir tikai 50, ja? Man tajā laikā jau 17 likās, ak, Dievs, kā man aizvilkties līdz tiem 40, ja? Jā, un tādu rezultātā es nonācu medicīnā, jo tiešām es nesapratu, ko darīt ar sevi, kur man iet, un tālāk arī iepazinos ar korāļiem, un kā redzat, šeit šobrīd esmu jau atpakaļ, esmu saskatījusies diezgan daudz, un es saprotu, kad es gribu palīdzēt cilvēkiem tiešām efektīvā veidā, jo tad, kad tu tiešām dienā redzi tos pacientus, kad tu saproti, ka nekas nemainās, kad jāsāk ir vispār ar pilnīgi kaut ko citu, un kad reizēm pat cilvēks 24. decembrī skrien uz uzņemšanu, jo viņš nevar pakakāt, ja? Un viņš tiešām man sūdzās par elpas trūkumu, un tūlīt viņš ir pilnīgi, tā kā dariet kaut ko, ja? Kad tu saproti, ka tas ir tik vienkārši, un ja katram būtu tās zināšanas, kā to visu noregulēt, ja? Tad tie gadījumi mums varbūt nebūtu tik tādi interesanti, ja? Un tā tad skatāmies, ko tad darīt. Es ceru, ka jūs neesat ļoti sabaidīti ar šiem parazītiem un ka jums tagad nelaikās, kad pa jums kaut kas lodā. Un tad skatīsimies tālāk, ar ko tad mēs varam sākt un kāds ir šis risinājums. Tātad, jā, šo jau mēs redzējām, ka mums, lai šūna būtu vesela, mums viņai ir jānodrošina šīs 5 lietas. Tātad šūnu uzturs, kvalitatīvs dzīves ūdens, skābeklis, aizsardzība un arī attīrīšanās no šīs patogēnās vides, no šiem parazītiem, vīrusiem, sēnītēm. Tā, dodamies tālāk, un tālāk mēs redzam tātad jau šīs Coral Club arī pakas, ja, tātad kompānija, ar kur mēs sadarbojamies un ar kuras produktu palīdzību mēs arī tātad šos projektus vadām. Tātad pirmais mēnesis mums sākās ar to, ka mēs šo organismu maigi attīram no toksīniem. Tātad, principā mēs vienkārši iemācāmies dzert ūdeni. Mēs tiešām nostabilizējam to, ka cilvēks var izdzert šo savu vismaz minimālo normu, lai mēs vismaz varam tā kā doties tālāk. Nākamais mēnesis mums jau ir tātad organisma attīrīšana no toksīniem, baktērijām, sēnītēm un parazītiem, un tālāk mums seko šī dziļā zarnu trakta tīrīšana, kas tādā klasiskajā programmā tur ietver 4 bada dienas, kad baltais māla pulveris mums ir jādzer, kas mums tās zarniņas iztīra tā, ka pēc tam liekot iekšā kolagēnu, ja, tad tur ir, kur uzsūkties, jo tikko mums rādīja arī šīs bildes, kā izskatās vesela cilvēka zarnu trakts, ja, tīrs, un kā izskatās jau ar dažādām problēmām. Un tad iedomājamies, ja mēs uzskatām, ka attīrīšanās nav vajadzīga,
tad kas caur šīm kantītes gļotām var uzsūkties, kas caur to melno masu uzsūksies, tieši nekas. Tas vienkārši izies pa taisno, un tā ir vienkārši izmest naudu miskastē. Ejam tālāk. Tā, un katru dienu, protams, mums šūnai ir vajadzīgs šūnu uzturs. Ja? Tātad 28 aminoskābes, 15 mikroelementi, 12 vitamīni, 7 fermenti, 3 neaizvietojamās taukskābes un 1,5 litrs. Ja mēs svaram 50 kg, tad 1,5 litrs, tātad tas viss mums ir nepieciešams katru dienu. Un nedaudz arī pieskaramies tai tēmai, kad mēs to visu varam saņemt vienkārši ar pārtiku. Es domāju, ļoti daudz šobrīd sociālajos tīklos par to tiek diskutēts. Indriņ, tālāk. Vienu. Un šeit, teiksim, mēs varam redzēt tabulu, tātad ar procentuālo šo vitamīnu minerālu vielu daudzumu, samazinājumu. Teiksim, šajā 2002. gadā es vēl nebiju sākusi iet skolā. Un tad jau bija šie deficīti. Ja? Tā kā šis nav pārāk arī jauns salīdzinājums, bet man noteikti nav jautājums par to, ka es varu dabūt visu no uztura. Tie, kas piedzima tur 70. 60. kaut ko noteikti vēl varēja izdabūt ārā, bet šobrīd mūsdienās ir ļoti, ļoti grūti to dabūt, jo šie produkti jau vairs nav tādi. Mums vienkārši pat... viņi ir, teiksim, arī tik daudz attīrīti, tik daudz jau pievienots, daudz kas klāts, un arī šai pašā, teiksim, zemē, kur teiksim, dārziņa augļi, un tas viss mums aug, tad tur jau arī nav no kā paņemt. Un tāpēc, jā, tātad, protams, kad ir katram pašam jāsaprot, ko viņš uzņem ar uzturu, ja viņš, teiksim, ļoti labi zina, kad viņš tur uzņem C vitamīnu ar uzturu pietiekamā daudzumā, tad mums to papildus nevajag. Bet runāt par to, ka mums nevajag uzturbagātinātājus, nē. Es domāju, ja jūs tā domātu, tad jūs nebūtu šeit, tāpēc par šo tēmu mēs jau slēdzam un dodamies uz priekšu. Jā, tālāk. Jā, tā. Tātad... Jā, mēs varam asimilēt tikai tādus produktus, kas ir bijuši vai nu dzīvnieki vai augi. Un tad mums šī uzsūkt spēja organismam ir līdz pat 98%. Ja mēs izvēlamies, teiksim, zemes kvalitātes sintētiskos vitamīnus, tad šūna to neatpazīst, un tā uzsūkšanās spēja var būt 5%, jo viņi vienkārši nevar izdabūt, viņi nesaprot, kas tas ir. Un tajā gadījumā, jā, tas piesārņo organismu, bojā nieres un aknas, veido akmeņus, nosēž asinsvadu sieniņām un tā tālāk. Un te mēs nonākam arī līdz tam, kad ir jāiemācās lasīt arī, ko tad mēs tā kā lietojam. Tad nav, pieņemsim, vienkārši magnīs. Magnijam ir tur vispār kaut kādas 11 formas. Ja, tad visizplatītākais, lētākais, tur mēs ejam aptiekā 7 eiro magnīs sulfāts, tad arī mums tas rezultātiņš nav tāds. Vai arī mēs izvēlamies tādu formu, kādu mums vajag, un kas varbūt vairāk tur mīkstinās vēdera izēju, kas ir vairāk smadzeņdarbības uzlabošanai. Ja, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs papētam arī paši sastāvu, tad kas tur ir vēl klāt. Tad kas ir šī aminoskābe, kas šo minerālu tā kā pavada. Nākamo. Tātad, un šis projekts mums sastāv no tā, ka, kā jau es iepriekš arī minēju, tātad pirmais solis mums ir toksīna izvadīšana, un šeit mēs varam izvēlēties programmu Coral Detox vai Coral Detox Plus. Un, protams, mēs pēc izvēles un vajadzībām un budžeta izvēlamies klāt to, ko varbūt vajag mums. Pieņemsim, zinu, ka man ļoti daudz cilvēku arī prasīja par locīto produktiem, tātad, ko var darīt ar menopauzi, ko var darīt. Un tad tas pamats visam ir viens. Mēs sākam to, ka mēs vienkārši ejam konceptuāli, bet, protams, kad ja mums ir depresija, ja mums nav noskaņojums, mēs atkal, jūs pakonsultēsieties ar konsultantu, viņš jums ieteiks, teiksim, ko jums konkrēti vajadzētu paņemt. Nākamajā mēnesī tad mēs atkal attīram šo zarnu traktu,
Un trešajā tātad šī dziļā zarnu attīrīšana. Un tad, jā, mēs nonākam beidzot līdz šiem tiešām tādiem skaistuma produktiem kā bilerons, peptīdu kolagēns, tripeptīdu, aminoskābes, omega. Tad, un šajā brīdī, jā, tad mums principā paiem nākamo slaidiņu, lai mēs saprotam, kas tad ir varbūt šajās pakās iekšā, ja? Apskatīsim to pirmo mēnesīti. Tātad šis programmas mērķis ir attīrīt tātad organismu viegli un maigi no taukos un ūdenīs šķīstošiem toksīniem. Šeit mēs redzam tātad korālmainu un H-500, ar ko mēs varam normalizēt šo zivtiņas baseinu, ar ko mēs varam iedot šo sārmaino vidi. Tālāk mums ir arī klāta ferments, fantastisks ferments, kas principā, man liekas, izkonkurē pēc īpašībām slaveno kreonu, ko lieto, manuprāt, kad es paklausos, tad visi lieto ferments, jo nevienam nekas nepārstrādājās. Un atkal, šis, tā kā viņš ir auga izcelsmes, tātad organismam nerodās pieredums. Tajā brīdī, kad mēs lietojam medikamentus, tā kā fermentus, tad organismam veidojās pieredums. Viņš pierod pie tā, ka kaut kas tiek dots, un mūsu pašu fermenti tā kā jau vairs negrib izstrādāties. Tie sāk slinkot, un gala rezultātā sanāk tā, ka tad mēs kļūstam diezgan atkarīgi no šiem fermentiem. Bet atkal tas, kas ir augu izcelsmes ferments, kā jūs redzat šo asimilātoru, tad tur šis pieredums vienkārši nevar rasties. Un arī lecitīns, tas arī atbild par šūnu apvalku, lai šūna būtu stipra, lai viņa nelaistu mums iekšā dažādus traucēkļus, kaitēkļus, un tāpat arī lecitīns ļoti forši ietekmē atmiņu un koncentrēšanās spējas arī. Tāpatās arī darbojās kā šitas aknu un žultsdzenājs, ja, un tad šis viss komplekss tā kā iedarbina palēnām šo tā kā sagatavoto organismu tālākai tīrīšanai, attīrīšanai. Nākamo. Tā, un papildus, ko jūs iegūstat? Tad tā ir Telegram atbalsta grupa ar veselības treneriem, kas atbild uz jautājumiem 24/7, izņemot nakts laiku. Tad, manuprāt, ļoti daudzos projektos tas viss ir papildus, par papildus samaksu vēl. Šeit mums ir bezmaksas konsultācijas ar nutriciologiem, neatņemas zināšanas par veselības uzturēšanu un atjaunošanu, jo tātad šajā čatā arī jums būs gan instrukcijas, gan ieteikumi par uzturieteikumu un rekomendācijas. Jums būs strukturēts plāns, ko un kā darīt. Viss process tā kā tiek parādīts tiešām soli pa solim, un jūs vienkārši vadāis rociņas. Atbalsts un motivācija, kas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti svarīgi, un, jā, nemanot, jūs vienkārši iegūstat veselīgākus ikdienas paradumus. Nākamo. Tad šis projekts ir ceļš uz mirdzošu izskatu, vieglu pašsajūtu un pārliecību par sevi ar skaidru plānu un mūsu atbalstu. Tātad, ko mēs darām tālāk? Sazinamies ar to cilvēku, kurš mums iedeva šo informāciju par webināru. Ja vēl jums nav izveidots klientu numurs, tad izveidojam šo klientu numuru, lai mēs varam iegādāties šos produktus ar 20% atlaidi. Tālāk pakonsultējamies ar savu veselības treneru pirms pirkuma, vai vienkārši pasūtam šo pamata bāzi. Un tālāk jau jūs tiksiet pievienot šai Telegram grupai, un tad 2. februārī mēs startējam. Tas no manas puses arī būtu viss, un mēs būtu pabeiguši šo skaisto piekdienas pusdienas laika webināru. Varbūt ir kādi jautājumi? Tā, kas mums te čatā notiek. Tā, jā, ļoti interesanti, ka nav pieejama jaunāka statistika. Ja kāds atrod, sūtiet mums. Droši. Nav pieejami, jo viss tur pa nulēm jau sen ir. Nav jau vairs ko rādīt. Nevis par nulēm, bet par mīnusiem. Iedomājies, ja tur 17 gadu laikā jau tas kritums bija, ja, un apstājās statistika pie 2002. gada, tad tagad ir vēl pagājuši 23 gadi, tur ir noteikti vispār mīnus katastrofa kaut kāda.
Jā, tā tukšums. varētu būt. Jo, Mēs teiksim, visur meklējam, mēs gribējām dabūt jaunāko statistiku, jo šī tabula ir no Butakovas veselības akadēmijas kursiem. Tur viņi deva tādas grāmatas par šūnu uzturu. Vispār nekur nav pieejama publiskā vidē tāda statistika. jā, es ļoti labi atceros no bērnības, kādi lauki bija. Labību lauki, nezāles sniedzās pāri labībai, kartupeļu lauki tieši tādi paši, ja, bet paskatieties tagad, viņi tā kā izravēti, ja, bet to jau neviens nedara, ja, tad iedomājieties, cik daudz tiek minerāli, ja, vai indes gāsts virsū tam laukam, ja, un par kādiem minerāliem no zemes, ja, vai no tās labības mēs varam saņemt. Tieši tik, cik, necik, Tieši vis, necik. tieši necik, jā. Jā, Galvenais, lai neiedomājās neviens dzert vitamīnus, vai ne? jā. Nedod Dievs, Tieši tā. Nu, maleči, jūs man iedvesmojāt, es esmu gatava sākt. Jau kuro reizi? Kuro gadu? kuro gadu? Jā. Jūs izslēdzāt ierakstu? Ja mēs te vienkārši pēpājam. Vēl nē. Es vēl recording. Tad viss. Jā. Tagad viss, jā. Gaidām visus projektā. Tiekamies. Tā.